Pirmā interesantā lieta, kurai ir vērts pievērst uzmanību, ir adaptīvā kruīza kontrole, kas smagajai automašīnai ļauj automātiski un adaptīvi iekļauties satiksmes plūsmā. Tā pastāvīgi rūpējas, lai distance līdz priekšā braucošajai automašīnai būtu pietiekami liela un lai vajadzības gadījumā varētu droši nobremzēt. Ja pēkšņi šis attālums kļūst bīstami mazs, adaptīvā kruīza kontrole automātiski piebremzē, lai atjaunot drošu distanci. Sistēmas darbībai automašīnas priekšpusē ir iebūvēts radars, kas sadarbojoties ar ātrumu uzturēšanu un bremzēšanas sistēmām, ļauj šoferim izvēlēties viņa prāt atbilstošu un drošu braukšanas ātrumu. Savukārt brīdī, kad nepieciešams nomainīt braukšanas joslas, talkā nāk joslu maiņas sistēma, jo šis ir sarežģīts uzdevums, lielākoties aklo punktu dēļ. Joslu maiņas sistēmā ietilpst vairāki radari, kuru uzdevums ir novērst potenciālos negadījumus. Līdz ko tiek ieslēgts pagrieziens, sistēma automātiski informē šoferi ar skaņas gaismas signālu, ja blakus pārvietojas kāds cits auto. Roku rokā ar šo risinājumu funkcionē arī vispārējā autovadītāja brīdinājumu sistēma. Visvairāk negadījumu uz ceļa rodas tieši šofera neuzmanības, noguruma vai uzmanības koncentrācijas trūkuma dēļ. Tāpēc smagajā automašīnā ir ieviesta vadītāja brīdinājumu sistēma, kuras uzdevums ir pastāvīgi analizēt, kā šoferis stūrē automašīnu, ar kādu ātrumu tā brauc un vai tiek ievērotas ceļa sadaļošās joslas. Līdz ko sistēma pamana, ka šoferis uz ceļa uzvedas citādāk nekā parasti, sistēma šoferi brīdina ar skaņas un vizuālo signālu, norādot, varbūt ir laiks ieturēt nelielu atpūtas pauzi. Savukārt elektroniskā stabilitātes programma rūpējas, lai smagā mašīna uz ceļa neizslīdētu un neapgāstos. Piemēram, ja auto brauc ar piekabi, tad sistēma pastāvīgi analizē, ar kādu pātrinājumu auto brauc, cik daudz ir sagriezta stūre un ar kādu ātrumu griežas riteņi. Ja sistēma konstatē apgāšanās vai izslīdēšanas risku, tā automātiski samazina dzinēju jaudu un regulē katru riteņu bremzēšanas intensitāti. Atkarībā no automašīnai pievienotās piekabes tiek izmantot atšķirīgi bremzēšanas aprēķini, lai uzturētu stabilu un drošu braukšanu. Smagāšu automašīnas lielāko daļu ceļa, protams, veids braucot pa automaģistrālēm un šosejām, tomēr gana bieži rodas vajadzība arī braukt pilsētas apstākļos. Šeit šoferim palīgā nāk vēl kāds tehniskais risinājums – sānu apgaismojums, kas palīdz veicot manevru, izvairīties no sadursmes ar gājējiem vai velosipēdistiem. Līdz ko pie zema ātruma tiek ieslēgts pagrieziens, tā automātiski ieslēdzas arī sānu gaismas, lai labāk pārredzētu veicamo trajektoriju.